Top 10 kļūdas, kāpēc tava vēlme vēl nav materializējusies. Pats pirmais noteikums - tava vēlme nepiepildās, tāpēc, ka ir paaugstināts svarīgums. Ko tas īsti nozīmē? Piemēram, ņemsim mīlestības jomu. Tu vīrieti tik cieši turi sev klāt ar abām rokām, pat kājām, esi pielipus pie tā vīrieša, ka pilnībā tev ir tas dzīvības un nāves jautājums. Ja vīrietis pēkšņi aizies projām, tu mazliet bez viņa dzīvot nevarēsi. Tas ir absurds un tas ir nepareizi, un ja tu esi pielipus pie savu vīrieša, tas nozīmē agri vai vēl, bet viņš aizies projām. Un uz piedestāla jāliek nevis vīrietis, bet ir jāliek pati sevi jāliek, jo tādā veidā tu noņem šīs savas vēlmes svarīgumu, uzliekot uz piedestāla pati sevi. Nākamais solis ir jābūt apzinātībai. Jāapzinās savas domas, emocijas, sajūtas, ķermenī stāvoklis, jāapzinās pilnībā viss, kas notiek ar tevi. Ko nozīmē neapzinātība? Tas nozīmē, ka tu dari lietas neapzināti kā autopilotā. Paņem, uztaisi savu kafiju, aizēj vēl kaut ko izdari, un tu neapzinies, kādas ir tavas domas, kādas ir tavas sajūtas ķermenī, tu vienkārši to dari automātiski. Un šeit ir obligāti svarīgi jābūt apzinātam pilnībā, ko tu runā, ko tu saki, ko tu domā, visu laiku jākontrolē un jāfiltrē. Trešā kļūda. Domas neatbilst ar darbībām. Tas nozīmē, ka tu uztaisi vienu praktiku un pārējās dienas daļā tu esi neapmierināta, tu visu laiku staigā skaties filmas, piemēram, ņemsim par mīlestības jomu, tu skaties filmas ar bēdīgu sižetu vai traģisku sižetu, tu lasi grāmatas tur, kur ir nelaimīga mīlestība, krāpšana, nodošana. Un ko tad tu piepildi apziņu? Nav jēgas pildīt praktiku un pārējo dienas daļu skatīties bēdīgas filmas. Tādā veidā tev sanāk tā 1 solis uz priekšu un 2 soļi atpakaļ. Tam nav nekādas jēgas. Ja tu vēlies piepildīt savu dzīvi ar mīlestību, tā lai būtu appusēja mīlestība, laimīgas attiecības, tad obligāti tev vajag arī piepildīt savu apziņu ar to, ka mīlestība un laimīgas attiecības priekš tevis ir iespējamas. Tad tev vajag to dzīvē meklēt apstiprinājumu šīm jaunai pārliecībai. Piemēram, skatīties filmas, lasīt grāmatas, skatīties apkārt, kā citiem veidojas attiecības un cik viņas ir foršas un laimīgas, un šīs attiecības papildina viena otru. Un ņemsim arī citu dzīves sfēru. Ja tu vēlies dzīvokli, māju, neskatoties uz to, ka tev šobrīd varbūt nav pietiekamas finanses, vienkārši pieraksties pie māklera, aizbrauc apskaties dzīvokli, māju un staigāt pa šīm istabām, iztēlojies, ka tu jau esi šī nekustamā īpašuma īpašnieks, īpašniece. Tādā veidā tu rādi un signalizē visumam, ka tu esi gatava jaunām pārmaiņām un ielaist dzīvē to, ko tu patiešām vēlies. Un obligāti atceries, nav pietiekami uztaisīt vienu praktiku un pārējā dienas daļā staigāt neapmierinātai, nelaimīgai, visu laiku čīkstēt un izpaust savu negatīvismu. Tam jēgas nav nekādas, jo izpildot jebkādu praktiku, vai tā būtu meditācija, vizualizācija, rakstiskās praktikas, tev jānotur šis burvīgais un brīnumainais stāvoklis, prieks, iedvesma, apmierinātība visu atlikušo dienu. 4. kļūda – slēptās pārliecības. Pārliecības tas ir tāds pelēkais kardināls, kurš veido mūsu dzīvi, un to, ko tu redzi šobrīd savā realitātē, to visu rada tavas slēptās pārliecības, kuras atrodas tavā zemapziņā. Un, ja apzināti cilvēki piepilda vēlmi pēc vēlmes, un ja kāda no vēlmēm bremzējas, tas nozīmē, ka obligāti jāmeklē slēpto pārliecību, kas tad īsti bremzē, un jāmeklē cēlonis tieši zemapziņā, kāda no pārliecībām, kura neļauj izpausties tam konkrētam notikumam vai lietai tavā realitātē. Un uzreiz ir jāmeklē šo negatīvo pārliecību, un jāpārveido viņu uz pozitīvu pārliecību, un tādā veidā vienkārši jāvirzās uz priekšu. 5. kļūda. Vēlme nepiepildās, jo tā ir nepatiesa. Tas nozīmē, ja tu redzi, ka sieviete veido karjeru atpazīstamā, lielā uzņēmumā, viņa tur galvu reibinošu karjeru veido, un tu arī labprāt gribētu kaut ko tādu. Un tava vēlme var nematerializēties tikai tam dēļ, ka tava patiesā būtība jūt diskomfortu, nav harmonijā ar sevi,
tas nerada tev prieku nekādu, un to patieso iekšējo būtību nekad nevar apmānīt. Jo tava iekšējā būtība, tad, kad ieklausās tajā, varbūt viņa vēlas kaut ko pavisam citu. Piemēram, izveidot vīna darītavu, mazo tādu vīna darītavu tur, kur ir iespējams baudīt, darīt to, kas patīk, un tas rada prieku, iedvesmu, motivāciju. Un šeit ir obligāti jāieklausās ir savās iekšējās sajūtās, jo viņas nekad tevi nepievils. Ko ir jādara, lai tava vēlme piepildītos? Obligāti pats pirmais caur apzinātības praktiku ieklausīties sevī, savās sajūtās, savās domās, ko tad īsti un patiesībā tu vēlies. Otrais caur problēmu. Atrodi pašu sāpīgāko problēmu un saprast, kas notiks tavā dzīvē, tad, kad šī problēma tiks atrisināta. Trešais. Uzdot jautājumu no 10 līdz 20 jautājumiem, kāpēc tu gribi, lai tava vēlme materializētos un kas notiks tajā brīdī, kad viņa jau būs piepildījusies. Sestā kļūda. Vēlme nepiepildās dēļ lielā skaita praktiku. Tas nozīmē, ja tu pildi praktikas caur negribu, caur piespiešanos, caur mocīšanu sevi, tad, kad tev vispār nav vēlme neko darīt. Tas nozīmē to, ka tu vari radīt pat sev sliktumu un ļaunumu. Tikai tam dēļ, ka negatīvās pārliecības ņems virsroku par taviem tēliem, ko tu vēlies sasniegt savā dzīvē un materializēt. Tādā veidā nekad nevajag pārspīlēt ar praktiku pildīšanu, jo svarīga ir kvalitāte, nevis kvantitāte. To ir svarīgi atcerēties. Septītā kļūda. Tava vēlme nematerializējas tikai tam dēļ, ka tu esi saspringta. Tas nozīmē to, ka jau tavs fiziskais ķermenis ir ļoti saspringts, tas attiecīgi iespaido uz psihoemocionālo spriedzi. Un tas nozīmē to, ka ja tavs prāts ir nepakļāvīgs, nav elastīgs, tādā veidā tu nevari savā prātā galvā lejupielādēt jaunās pārliecības, ar kurām tu gribi transformēt savu dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi atslābināt savu ķermeni, tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts meditācijā un jebkurā vizualizācijā. Atslābināts ķermenis nozīmē elastīgs prāts, un tieši tas mums ir vajadzīgs, lai materializētu savas vēlmes, neatkarīgi no tā, kādā sfērā tas ir. Astotā kļūda. Kāpēc nepiepildās tava vēlme? Tāpēc, ka trūkst katastrofāli enerģijas. Jā, priekš vēlmju materializācijas svarīgais aspekts ir enerģija, jo savādāk, ja no enerģijas, tu nespēsi pilnībā izkustēties no vietas. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi piepildīt savu enerģijas krātuvi ar ļoti daudz enerģijas, jo ja tu dienas laikā jau pašā sākumā startā jūties kā izspiests citrons, obligāti skaties, kādas darbības tu dari, ar kādiem cilvēkiem tu satiecies, ar kādiem cilvēkiem tu runā. Jo varbūt cilvēki lietas izsūknē no tevīm enerģiju. Un ir svarīgi apzināties, būt apzinātībā un sākt piepildīt savu enerģijas krātuvi. 9. kļūda. Tava vēlme nepiepildās dēļ hausa galvā. Tas nozīmē, ja tu centies iet meditācijā vai jebkurā citā praktikā un tev ir hauss. Doma lido viena pēc otras nepārtraukti, kaut kādas problēmu risināšanas, uzdevumu risināšanas, obligāti apstādināt savu iekšējo dialogu. Piemēram, ja tu atkārto afirmāciju, es esmu skaista un vīrieši man pievērš uzmanību, un tava iekšējā balss čukst. Tu esi pelē kā pele, neviens tev nepievērš uzmanību. Vai cita afirmācija, es esmu forša ar savu iemīļoto vīrieti, mums veidojas laimīgas un superīgas attiecības. Un atkal tava iekšējā balss čukst. Interesanti tad, kāpēc visi pārējie vīrieši ir aizgājuši projām no tevīm. Šeit atkal svarīgi nofiksēt šīs neapzinātās domas, kontrolēt, pārvaldīt tās, jo savādāk, ja tu nekontrolē savas domas, viņas sāk pārvaldīt tavu dzīvi. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts apstādināt šo hausu tavā galvā. 10. kļūda. Tu nemitīgi šaubies par to, vai esi cienīga mīlestības, vai esi cienīga bagātības, un ja tev ir šaubas, tad tās šaubas arī materializēsies. Un tas nozīmē, ka tev obligāti ir jāizvairās no tām iepriekšējām 9 kļūdām, un tikai tad 10. kļūda automātiski pati no sevīm aizies projām. Tici sev, ka tu esi cienīga paša labākā pēc fakta savas piedzimšanas. Vairāk informācijas ienāc manā mājaslapā un pievienojies kursā.